Ātra reakcija uz katru izsaukumu un nozīmīgs iedzīvotāju drošības garants apstākļos, kad valsts policija ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu galā netiek. Tas ir Ventspils pašvaldības policijas uzdevums jau vairāk nekā 20 gadus. Diennaktī katra patruļekipāža, apsekojot pilsētas teritoriju un dodoties uz izsaukumiem, nobrauc vairāk nekā 300 kilometrus. Taču, lai saprastu, ka ne jau izzināšanās automašīnā ir policijas ikdiena, Ventas balss devās tiem līdzi. Pašvaldības policijas uzdevums ir nekavējoties reaģēt uz jebkuru pilsētas iedzīvotāju izsaukumu. Arī šoreiz tiek saņemta ziņa par jauniešu bariņu, kas trokšņojot un lietojot alkoholu. Vakar. Pašvaldības policija. Jā. Kur būs jālien? Tāpat tas atpūšas. Kāpēc kaimiņas sūdzās? Kaimiņas apkar. Ko? Ko, nezinu. Ko tad nezinu? Ko? Izņem rokas, nu kāpēc tam nav. Jūs īsti ir kadrā kaut? Jā. Nā? Pēc pusstundas būs mājas jābūt? Jā, mēs jau skriet mājas. Ar jauniešiem tiek veiktas pārunas un noskaidrota viņu personība. Alkohola tie lietojuši nav, tāpēc šoreiz tiek sveikā tikai ar mutisku brīdinājumu. Nākamais izsaukuma objekts ir daudzstāvu māja Lielajā prospektā. Pie tās uz ielas guļot vīrietis. Vakar, kas noticis? Celies. Nu, cienītājs. Jāceļās. Policija, viss kārtībā? Ir tas dokuments jau. Kāds problēma? Ko tu runā? Ko? Stipri ierēbušais kungs, kura personība turpat uz vietas noskaidrot neizdodas, tiek nogādāts policijas dežūrdaļā. Да я в Германии 4 года прожил, у меня паспорт в Германии есть. Вот чё, сдался, ну что ли? Давай договоримся. Tur pēc pārbaudes tiek uzlikts naudas sods, un vīrietis tiek palaists uz mājām. Pēc laika tiek saņemts izsaukums uz kādu daudzdzīvokļu māju. Tās iedzīvotāji stāsta, ka radusies aizdomīga situācija. Svešs cilvēks viņu pagrabā glabā kaut kādas mantas. Es pacēlu augšā, vai ne? Es pacēlu augšā, skatos, te čumodāniši, te kaut kāda ūdenspīva, es skatos, bet tas ir noteikti visi zakts. Un te ir iekšā. Te ir iekšā, tur tā kā, paskaties, ormaši. Nu, nav. Tas ir viennozīmīgi, ka to viņš arī notenderēs. Tiek izsaukta arī valsts policija, kura šo lietu pārņem, jo pašvaldības policijas funkcijās izmeklēšana neietilpst. Savukārt uz Kroņa ielas par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu tiek apsādināta kāda automašīna. Vadītāji apliecina mašīnas tehnisko pasību. Kā ceļu satiksmes noteikumiem sastāv. Pagrieziens. Netik parādīts. Pēc dokumentu pārbaudes un atgādinājumu, ka ceļu satiksmes noteikumi ir jāievēro, vadītājiem tiek novēlēts laimīgs ceļš. Dienā, ko pavadījām kopā ar pašvaldības policistiem, kopumā tiek saņemti 18 izsaukumi. Vidējais izsaukumu skaits diennaktī parasti ir 10 līdz 20. Ja gara stāvokli cilvēkam mēra pēc mēnesa fāzēm, tad pēc izsaukumu skaita policisti lēš, cik uzņēmumos bijusi algas diena. Dienās, kad tiek saņemtas algas, pensijas un pabalsti, izsaukumu skaits var pat dubultoties, atklāja Ventspils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Arājs. Nereti Ventspils tiek dēvēta par velosipēdu nojošanas pilsētu. Pilsētu, kurā ne tikai dzīvo vējš, bet arī daudz sportisku cilvēku, kuriem nojošana ir kļuvusi par neatņemamu vakara izklaidi. Tas ir sporta veids, kuru katrs var pielāgot savām spējām un fiziskam spēkam. Lai sāktu ar to nodarboties, nevajag nekā daudz, tikai nūjas. Nūjošanas nūjas ir tomēr īpaša slēpošanas nūjas. Es saprotu, ka ir garāks nepieciešams. Teiksim, attiecīgi pret augumu nūjošanas nūjas ir laikam mazliet īsākas. Īpaši viņām ir šis te cimdiņš. Nūjošana nav burvju nūņa, kā dažs labs iedomājies, atklāja Ilona. Tā nevar izārstēt, tomēr tā spēja dot gandarījumu.
Es paņemšu nojas rokās un pastaigāšu, un man viss veselības problēmas pazudīs. Nu, nav jau tā. Ja šīs problēmas ir nopietnas, tad viņas ir arī jāārstē un attiecīgi jākonsultējas ar saviem ārstiem, lai nenodarītu sev ļaunu. Nojošanai ir draudzīga, tā ir droša, tajā nav vecuma ierobežojumu un nojot ir iespējams visos gada laikos. Kad pabeidz strādāt, skatījos, kā citi pa ielu nojo, un man radās arī doma, kad mājās jau nesēdēšu, iešu un nojošu. Nu, tā arī sāk. Kāpēc izvēlējāties nojot? Lai būtu svaigā gaisā, kustības darbs ir sēdošs pamatā. Vajag kustēties. Tu atrodies kustībā, tu izbaudi svaigo gaisu un mierīgo dabu, tāpēc nojošana ir un būs sporta veids, kurš tev sniedz baudu reizē ar sportu. Vēdergraizes, reiboņi, pacientu un ārstu savstarpējās attiecības. Tik daudzveidīgas bija tēmas Latvijas ārstu biedrības konferencē, kas norisinājās Ventspilī. Šodien Ventspilī tā ir zvaigžņu parāde, es gribētu teikt, jo šo kombināciju profesors Raibards un profesors Danilāns jebkurā gadījumā vēlētos, jebkurš konferences rīkotājs, tā ir Latvijas medicīnas augstākā klasika. Profesors Danilāns stāstīja par kuņģa zarnu trakta problēmām, kas pie mūsdienu dzīves ritma kļūst arvien aktuālākas. Pie vainas mazkustīgums un pārēšanās, kā arī niknas baktērijas. Sakiet tā, ka Danilāns bija ļoti apmierināts, ka ticis parunāt ar saviem kolēģiem, dažādu specialitāšu ārstiem. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas ārste Linda Mičule savukārt kolēģiem stāstīja par kardiorenālo sindromu. Mums gan Ventspilī, gan Latvijā, gan visā pasaulē aizvien pieaug tieši šādu pacientu populāciju, kuriem reizē ir gan sirds, gan nieru mazspēja, kas prasa tādu multidisciplināru, jeb ārstu kolektīva sadarbību, kurā ir iekļauts gan nefrologs, kas nodrošina nieru aizstāju terapiju, gan kardiologs, kas savukārt ārstē sirdis. Nereti mums jālūdz arī ir intensīvās terapijas ārsta palīdzība, kad pacientam mēs sniedzam akūti palīdzību intensīvās terapijas nodaļā. Līdz ar to šī tēma ir ļoti, ļoti aktuāla. Viens no konferences vadītājiem bija valsts prezidenta kancelejas vadītājs, anesteziologs reanimatologs Gundars Daudze. Viņš izteica gandarījumu, ka starp lektoriem ir arī Ziemeļkurzemes slimnīcas pārstāve. Ar tiešām pilnu pārliecību var teikt, ka Ventspils slimnīca ir šobrīd labākā slimnīca Latvijā ārpus Rīgas, vienīgā pilnībā rekonstruētā slimnīca un vienkārši mums tiešām ir ko parādīt citiem. Latvijas ārstu biedrības goda biedru status par mūža ieguldījumu tika piešķirts 2 ārstiem. Ventspils slimnīcas ārstē, hematoloģijai Mārai Jaunkalnei, kā arī Talsu slimnīcas ārstam Vilim Helmutam Siliņam. Nākamgad Ventspilī sāks ražot laimes hormonus, tādi esot šokolādē. Krievijas konfekšu fabrika Pobeda v Kusa plāno paplašināties un savu 3. ražotni atvērt Ventspilī. 2 rūpnīcas jau veiksmīgi strādā Piemaskavā. Vairāk nekā 1000 tonu šokolādes tāfelīšu un citu konditorijas izstrādājumu no Ventspils dosies tālāk uz Eiropas, Amerikas, Ķīnas un citu valstu tirgiem. Piesaistīt nozīmīgo Krievijas uzņēmumu Ventspils industriālajai zonai izdevies, pateicoties Ventspils brīvostas pārvaldes aktīvai darbībai. Šis konkrētais projekts, kas ir Krievijas izcelsmes šokolādes rūpnīca, faktiski ir atnācis līdz Ventspilī, mums cieši sadarbojoties ar vienu konsultāciju uzņēmumu, kur Ventspils ļoti ātri spēja noreaģēt, piedāvājot gan telpas, kas bija vajadzīgas uzņēmējiem, lai pieteiktos Eiropas līdzfinansējumu, gan arī sakārtot visus pārējos birokrātiskos procesus un atbalstīt uzņēmumu, šo fondu piesaistē. Fabrikas izvietošanai mēs meklējām ekoloģiski tīru vietu, kur ir tīrs gaiss, jo šokolādi iesūc visas smaržas. Izvietot konditorijas fabriku ostā, tā bija lieliska ideja. Mums ļoti patika ostas vadība, mūs ļoti viesmīlīgi uzņēma. Un mēs nolēmām, ka šajā skaistajā un viesmīlīgajā vietā, kur ir svaigs gaiss, obligāti jābūt fabrikai.
Eiropas Savienības valstis kļūst arvien saistošākas tiem Krievijas uzņēmējiem, kuri lūkojas rietumu tirgus virzienā. Krievijas muitas nodevas, kas tiek piemērotas tirgojoties ar Eiropas Savienības valstīm, apgrūtina piegādes no Krievijas. Tādēļ daudz izdevīgāk ir atvērt ražotni Eiropas Savienības valstīs. Pat laban uzņēmums plāno iekārtu uzstādīšanu, lai jau nākamā gada pirmajā pusē varētu sākt ražošanu. Mēs gaidām tehnologus, speciālistus mehāniķus, iestādītājus, elektriķus, maiņu priekšniekus. Uzņēmējs atklāja, ka aptuveni 400 kvadrātmetru lielajā rūpnīcā, pielāgojot konditorijas ražošanai jau Ventspils brīvostas pārvaldes esošās ražošanas telpas, tiks izveidotas aptuveni 75 jaunas darba vietas. Lai mācītu vēsturi ne no grāmatām, bet caur emocijām, Ventspils skolēni šonedēļ vienojās patriotiskā akcijā Kopīgā ceļā kopīgai nākotnei, atsaucoties UNESCO aicinājumam rīkot Baltijas ceļa atceres pasākumus par godu 25. gadadienai. Vairāk kā 3000 skolēni un ventspilnieki sadevās rokās, izveidojot gandrīz 5 kilometrus garu dzīvo ķēdi. Tu zini, kādēļ tu šodien stāvi? Tur daudz cilvēku sastāvējās, jo negribēja, vai lielās valsts paņem. Tāpēc, ka man ļoti patīk mācīties, Baltijas ceļš man arī ļoti patīk. Kas tieši tev patīk Baltijas ceļā? Ka visi cilvēki sastājās, vēl var arī dzirdēt pa ziņām. Ko nozīmē Latvija tev? Jūs zināt, ka nekur nav tik labi, kā mājās. Latvija, tā ir mana dzimtene, te ir mani draugi un mana ģimene. Apkārt skolai ķēdītei stāvēsim, tāpēc mēs aizstāvēsim Latviju. Latvija ir ļoti skaista un ļoti labi, un tāpēc mums patīk dzīvot Latvijā. Notikums visiem bija emocionāls. Kāds atcerējās, ko vectētiņš mamma stāstījuši, bet daži vienkārši priecājās, ka ir atkāpe no skolas ikdienas. Tomēr visi gribēja vēlēt Latvijas iedzīvotājiem piedzīvot daudz laimīgu mirkļu. Ko tu gribi vēlēt Latvijai nākotnē? Vai viņai viss būtu kārtībā? Vēl lai būtu skaistāka, kāda viņa ir vēl, un vēl skaistāka. Es gribētu, lai viņai nekad neuzbruktu neviena cita valsts. Es domāju, ka tagad runā par tankiem un lidmašīnām, kas nodrošināšot Latvijas neatkarību un suverenitāti. Es domāju, ka Latvijas drošības garants esam mēs paši.